Šī somiņa, man arī patīk šī somiņa, tiešām ļoti organizatoriska, ļoti laba izmēra somiņa, droša ar slēdzīti priekšā un vēl plus garo lenci. Tātad, dāmas, hoverīša tipa lupas somiņa, šāda te, atverās priekšā uz slēdzīti, tiekam iekšā somiņā un paskaties, cik daudz nodalījumu. Šis jau ir atvērts, ir rāvēslēdzējs 1, 2, 3 un vēl iekšpusē ir kabata uz rāvēslēdzēju, dāmas. Tātad ļoti superīgi somas atrodas organizēt, viss nav vienā katliņā, un rekur ir regulējama šī te garā lenze. Varam gan plecā uzregulēt, gan uzregulēt šādi te kā krosbodī. Lūk, foršs somas variantiņš, arī viena no pirktākajām somiņām, sāku jums uzreiz. Tā, un dāmas šīs somiņas cēnā ir 85 eiro, un tad ir taupa, jeb kapučīno tonis, beišais tonis, konjaciņš, sarkana, balta, rozā un gaiša zila tagad ir. Tad parādu jums tādu kā tumšu mintu tonīti, ceru, ka jūs redzat viņu. Ekrānā grūti nodot to krāsiņu. Maziņa izmēra rokas somiņa, bet man ļoti patīk šī priekšpusīte. Maziņa, bet interesanta. Lūk, šāds te dekoratīva tāda siksniņa. Atveram uz rāvēslēdzēju, iekšpusē dāmas plastika odri, atkāpot viņu uz rāvēslēdzēju, un ir arī garā lence, kuru neviens nav pielicis. Vai es sameloju, tur ne ir garā. Garo lence, vienmēr var zināt, ja redzam šādas stiepas, ka viņi ir. Paskatāmies. Kaut kur dziļi ierakta. Jep. Uzliksim, lai paskatītos, cik viņa labi stāv plecā. Un, kā es saku, šī nebūs pilnīgi maziņa rokas somiņa, tā būs tāda vidēja izmēra rokas somiņa, jo pilnīgi mazās rokas somiņas. Es jums dažas jau rādīju, un mēs vēl tiksim līdz tam plauktam. Mēs dāmas, lūk, šāds te regulējums, un kāpēc liek kā krosbodī? Un izdomāju, ka viņi uzliks kā krosbodī. Kā krosbodī varbūt par lielu, tātad noregulējam, cik garu vajag, un uzliekam vienkārši pleciņā šādi te. Bet no krāsiņām, piemēram, redzu dzeltenā pagājušais bija nav tagad. Bet toties ir rozā, ņūda tonītis, melna, konjaciņš un tikko jums rādītā minta. Un liks jaunums, šāda te somiņa. Arī nedaudz šī Hermes dizaina iedvesma. Šo somas modeli tu pazīsti lielajā versijā. Nu tagad ir no šodienas ienākusi mazā versija. Tad tagad viņa pieejama divos izmēros. Kas ir mazajai versijai? Tātad, pirmkārt, somai iekšpusē pieejama šobrīd nekas nav. Ja? Principā viņa ļoti labi tur to savu formu, bet vienalga bišķiņ iekrīt. Ja? Tātad šī te slēdzīšti regulē tikai un vienīgi šo te sānu platumiņu, jo pati somiņa redzēt atverās vienkārši šādi te uz magnētas podziņu. Iekšpusē dāmas varēšu izvilkt, viņa ir ieķēdēta, var arī atķēdēt. Maziņa tāda somiņa, ielīdīsim arī somiņā iekšā reiz tik tālu tikām. Un dāmas somiņu redzēt, gan ar kabatiņu uz rāvēslēdzēju, gan ar slipu kabatiņu, kas ir forši. Gribēju jautāt, vai soma ir garā lence, bet parādīšu citas krāsnes. Lūk, šāds variants. Un dāmas, skatieties, viņai ir arī garā lence. Tātad, hop, somiņu uzmetam pleciņā. Tā, viņa ir regulējuma vai ne? Ir regulējuma. Tātad, tu vari noregulēt, cik vajag uz citu sudraba furnitūra. Un uzliksim kā krosbodī. Arī jauki. Tā kā šis arī varētu būt ļoti labs, trendīgs somas modelītis. Ļoti patīkama maiga, paskaties tā dādiņa. Un kas ir jauki, kad ir kniedītas, citiem nepatīk apakšā, bet es teikšu, kas ļoti forši mazāk smērējās somas apakša. Lūk, tā, dāmas, uzreiz ātri parādu jums krāsas. Lūk, šādas pieejamas, tā ir arī šoko un melns. Un tūlēs jums arī pateikšu cenu. 98 eiro, dāmas. Skatieties, dāmas. Šāds somas modelis, šī te garanā forma, bet paskatieties, kāda stilīga rokuri. Pie tam plati. Tātad fopu ļoti ērti uzlīda plecām. Nu tā kā vienkārši pērko. Lūk, šāds stilīgs somas modelītis. Rāvēslēdzējs pa visu augstpusi, kas nav mazāk svarīgi. Un šāda te odre klasiskā. Tātad rāvēslēdzējs un slipkāba. Ļoti viegli es teikšu par tām. Un, ja ir vajadzība, lūk, dāmas, ir vēl arī garā lence. Lūk, lai gan šis rokuris tev traucēs, visticamāk viņa tā neslēgā. Maybe not. Lūk, un šī somiņa dāmas maksā 90 eiro. Un šajā reizē ir paveicies ar krāsām. Tātad konjaks, bēžs, gaiši zils, rozā, ņūda tonis. Tā, kapučīno. Melns un ir pat šokotonis. Šāds somas modelis arī garanā forma, garie rūkļi, pati tur forma. Var uzreiz uzlikt somiņu plecām. Šādi te. Lūk, foršs somas modelis. 3 krāsas, ļoti maz, starp citu bēšās ir tikai 3, ieskaitot ar to, kurus tur rokās. Atveras uz rāvēslēdzēju, iekšpusē klasiskā auduma udrīte, atkāput viņu uz rāvēslēdzēju. Un tātad dāmas reku visi 3 toni. Ja? Konjaciņš un melna. Un dāmas šīs somiņas cenu jums uzreiz nosaukšu. Tāds kops. Neredzu. 89 eiro. Ņemšu melnajā krāsā. Arī pilnīga klasika, un man liekas, pilnīgi katrā laivā vismaz viena vai divas dāmas šo somas modelīti nopērk, jo viņš tiešām ir ļoti praktisks. Ļoti patīkama, maiga āda. Garais rokrītis, tātad somiņu uzreiz šādi te uzliekam plecā. Ļoti pateicīgs izmērs, ļoti pateicīga forma. Atverās uz dāmas šādu magnetisku podziņu. Iekšpusē ir divas šīs sānu kabatas tā kā, un ir tāda iešūta somiņa pa vidu, kurai ir gan kabatiņu uz rāvēslēdzēju, gan slipkabatiņa. Un paskatāmies, vai viņai bija garā lence. Nē, šī somas modelim nenāk gara lence. Lūk, dāmas, un šobrīd vēl ir pieejami visi tonīši, skatāmies kopā. Tā taup, vīns tāds, redziet, es mēģināšu šoreiz jums to toni nodot. Nav ļoti tumšs sarkanīgs vīns tāds. Dark taup un melnā krāsiņā. Un dāmas uzreiz sauca cena. Cena ir 108 eiro. Ļoti superīga soma, arī viens no pirktākiem somas modeļiem. Ļoti līdzīga ausu somai, ko rādīju jums iepriekšējā reizītē, bet šī soma atšķirās ar to, ka viņai ausis pirmkārt nelokās, nu viņas var iespiest uz viducīti, bet principā viņa standartā iet šādi, nav tā paredzēts. Un gari rokturi. Ja tur bija 2 rokturu sistēma, īsais un garais kopā, tad šeit tikai garais. Hop, uzliekam šādi te plecā. Šāda somiņa. Tāks, un tad tālāk skatāmies.
uz spiedpodziņu aizvarās, un skatāmies iekšpusē zamšveidīga odarīte, un ir iekšā maza tāda somiņa, un, manuprāt, somiņā iekšā ir klasiska odarīte. Jā, ir kabata uz rāvēslēdzēju un sliktabatiņa. Lūk, šāda somiņa ar astītēm. Un šoreiz ir tiešām visas krāsas. Visas krāsas, šokolāde, konjaks, tauptonis, bēža krāsiņa, melna krāsiņa un tā vīna sarkanīgā krāsiņa. Un dāmas lūtās atradīšu cenu. 110. Viens superīgs moments, labs jautājums, tāpēc ir ļoti jautājums, izteikums par cenu. Varu jums uzreiz pakomentēt, jo šajā nozarē esmu ļoti daudzus gadus, ļoti daudz ko zinu, esmu iztestējis lielāko daļu Eiropas ražotājus un tā tālāk. Tad varu pateikt vienu, mēs maksājam par kvalitāti. Mēs maksājam par kvalitāti un mēs maksājam par ādas termiņu. Jo lētāk ādas soma, jo vecāka āda. Un ādai, dāmas, ir termiņš. Mākslīgai ādai iespējams nav, bet ādai ir. Ja iespējams kāda ir saskārusies, ir foršas ādas kurpes vai forša ādas jaka, un kura pēc laika sāk birt, ne jau tāpēc, ka viņai nav kvalitāte, tikai tāpēc, ka brīdī, kad jūs viņu nopirkāt, viņai iespējams jau bija termiņš uz beigām, vai arī viņa nostāv skapī, viņai jau beidzās termiņš. Ja? Jo lētāks ādas iepirkums, jo lētāka cena gala patērētājiem. Lūk. Un arī šeit ir jautājums prēmijum sektors vai ekonomiskais sektors. Tā kā tur arī par cenu nestrīdās. Ja? Tā kā es šobrīd piedāvāju to un braucu tur, kur es zinu, kur ir prēmijum kvalitāte, kur ir svaigāda, no kā tas tiek uzšūts, un kur tas strādā ilgtermiņā, kur šo te somiņu var nesāt 5-6 gadus, un viņa būs super labas kvalitātes. Tā kā tas ir up to you, kā saka. Tālāk ejam, un es jums to tās parādu foršu somas modeli. Arī viena no top pārdotākajām dāmas. Un šajā reizē ir pat ļoti daudz toņi. Un šis bija, teikšu tā, šis bija pagājušās reizes top tonis. Tā, tur ir plēve, bet es mēģināšu viņu uzlikt. Šāda cieta baigi iebāstā viņa ir. Tātad, man vienkārši ļoti patīk šī krāsa, kas ir izvēlēta šajā reizē izlikta. Tātad, liela soma, tiešām ļoti liela soma. Arī tādi, ziniet, rutri, kurus pat var uzlikt arī plecā. Redziet? Šāda. Soma aizvarās tikai vienīgi uz slēdzīti, nav viņai nekas cits aizdarē. Sarkana odre, kurai dāmai nepatīk sarkana odre, pareizi. Un dāmas iekšpusē vēl ir šeit ļoti iebāsta somiņa. Šādas te somiņas. Tātad tur sensitīvo ieliec somiņā un vēl pa malām visu, ko var salikt. Un dāmas ir arī garā lencīte, kur ir regulējuma. Ar lencīti uzliktu šeit īsti nebūs, bet viņu arī var uzlikt šādā veidā uz pleciņa. Tādas dāmas skatāmies kopā. Tātad šīs miksiņš, ko es jums rādīju. Paskaties, šāds melnbalta versija, citroniņa krāsa, gaiša zila krāsa. Tad ir šāda versija, redziet, viena ir tāda ar tumšiem sāniņiem, un tad ir te bēžs ar šo pašu konjaciņu. Tad ir hakītonis, tad ir tāds tumšāks bēžs, redziet, konjaciņš, tauptonis, tumšs zils tonis. Šokolādes tonis, paskatieties, šāds miksiņš taupa ar bēšu, taupa tonis, vīna tonis dāmas un gaišāks bēšs un balts un melns. Ak, dienīgi, pilnīgi sausa muti, kamēr es jums nosaucu visas toņas. Tādas dāmas cena 95 eiro man jau mazā un lielā versija. Tātad, dāmas, ķeramies klāt, apskatāmies lielo versiju, reiz viņam, un arī krāsas ienāca super. Tātad, arī šis somas modelis ienāca pašu pirmais. Tātad tā lielā versija. Ko nozīmē liela versija? Nu, šis ir A4 formāts. Jā, šāda te. Arī tieši tas pats, kā es jums teicu, siksniņa regulē sānus, atverās uz pie magnetisku podziņu, iekšpusē ir tā somiņa. Tā, viss redzu, gribat, to tās paņemšu arī to. Lielā. Un tagad ienākusi mazā. Saliekam kopā. Lūk. Lūk. Mēģināšu jums parādīt vēl šitā. Jā, redzam? Nu, tas varētu būt tā, ka viņa ir mazāka. Skatāmies. Nu, pirmkārt, platumā mazāka. Redzam? Nu, tā. Nu, dāmas, nu, kāds sprīdis, mazāk sprīdi. Jā? Nolikšu šeit, ceru, ka menedžeri nebārsies. Tā, un lūk, tātad lielā versija, un ir arī šeit arī garā lence arī dāmas. Un arī tāpatās kā mazajai, tāpatās arī lielajai, beidzot ir visas krāsas gaiši zila, un dāmas sudraba furnitūra, jā. Šoko, melna, skaista rozā maiga un bēša dāmas. Un to tas pateikšu jums arī cenu. 110. Ausu somas vēl viena variācija, arī ar šīm te magnētiskajiem sāniņiem, ja, kuri izlokās un ielokās. Tāpēc ausu soma vienā brīdī ļoti ātri kļūst par nedaudz tādas klasiskākas formas somu. Tas nesā kā gribi. Es tiem šo somu nesēju vienmēr ar ausīm zāru, man tā patīk. Lūk, arī kas forši, ko arī iepriekš nepieminēju, šīm somām ir 2 rokuri. Tātad viens īsais, šādi te. Un super labi, ka nav jāpievieno nekādas ekstra lences, tu paņem vienkārši garos rokas un uzmet somu plecā. Un skrien, kur tev vajag. Lūk, un dāmas šai somai atšķirībā no iepriekšējās, kurai aizrīta bijusi pieplodziņa, redzēt, šeit ir tāds rāvēslēdzējs. Un šai somai ir nevis auduma veidīga, bet šāda ādas odre. Un iekšpusē ir ādas somiņa. Viņa gan nav nekur nepiestiprinājās, tā piestiprinājās. Lūk, šāda somiņa. Un šobrīd kaut kas ļoti maz dāmas ir no toņiem, kaut kas bišķiņa atvests. Rekur, paskatīsimies lejā, jau nav izlikts. Ir konjaks, ir šokolāde, redziet, ir gaiša zila, ir bēša. Un no izliktajām augšā gaiša zila rozā, tad fuksī rozā, balta pilnīgi, melna. Tāds melna. Jā, lūk, tas ir viss, kas ir no atlikumiem. Un tūlītās es jums arī nosaukšu dāmas cenu. 95 eiro. Dark tauku variantu. Ļoti skaista krāsiņa. Dāmas soma arī nedaudz ar šo te Hermes dizaina stilistiku. Man liekas, neviena man šeit nav, nē, ir gan parādīt, kā izskatās somas variācija ar formu. Tātad sāni atverās uz podziņām, spiedpodziņām, redziet? Aizvērta būs šāda forma, atvērta būs šāda forma. Ir kā uzreiz kļūst oversizīgāka, vai ne? Somas cena dāmas 92 eiro, uzreiz nosaucu, kā redzu. Un tātad šāds rāvēslēdzējs ir. Iekšpusē ļoti daudz vietas un kabatiņu uz rāvēslēdzēju. Un kas ir forši,
Forši ir tas, ka tu šo somu uzreiz uzliec plecā un aizskrien. Man ļoti patīk dizains. Dizains tiešām ļoti skaists, kā es saku, ikonisks dizains. Un šajā reizē jums vēl ir opcija tikt pie teju gandrīz visām krāsām. Tātad taupa krāsa, beiža krāsa, šokolādes krāsa, melna krāsa, taupa tonis, bet klasiskais variācija. Un redziet, ir tas sāģa tonis. Un dāmas, tas ir viss, kas ir. Redziet, ja? Lūk, tā kā nekas te daudz vispārībā nav palicis. Un tātad, rādījums somas modelīti, kurš starp citu arī forši paraugā parādīts jau arī transformējumā savā formā, kā izskatas. Noņemšu, maziem cilvēkiem grūtāk noņemt. Tātad ļoti foršs pieņemās somas modelis. Tātad šādi te viņš transformējās. Nesā viņu šādi, vai iekšpusē saķēdēju parādīšu, kā sānījus tu iegūsti šādu formu. Tātad, dāmas, ar ko šis modelis ir foršs? Nu, rītīgi skrienamā soma. Un arī tāda, ka tu ādu jūt, ka tev viņi ir. Redzēt, tāda, nu, rītīgi, tā, ka var ieķerties bieza āda. Arī 2 rokturu sistēma. Uzmetam plecā. Un ikdienā, kad nevajag hoplences nolaižās, iegūst tādu elementu un vienkārši nesam rokām. Nu, tad rītīgi forša soma. Dāmas ir jāvēslēdzies pa visu augšpusi un tas, ko es teicu, kā mainās forma, šādi. Flip, saķēdēm. Bet tad, kad neķēdēm, tad šeit ir forši piekarināt atslēgas. Jo tad tās atslēgas, hop, tu ātri ties pie viņām klāt, nav jāmeklē visu. Nu, un arī iekšpusē paskaties. Kabatu uz rāvēslēdzēju, sadaloša kabatu uz rāvēslēdzēju un vēl 2 slip kabatas. Ļoti labi organizēt somas saturu. Dāmas, arī šis ir viens no kolekcijas pamatmodeļiem un arī ļoti labi pirkts. Tātad 85 eiro. Mēģināšu jums parādīt toņus. Tātad dark taupa, melna, tur foniņā ir rekur, gaiša zila. Tā, te ir melna, šī ir šokolāde, es atvainojos. Balta, kapačīno, pelēka, ceru, ka jūs redzat, bēša, sarkana, nūda rozīgs. Tur ir vīns, tad tur ir tāda, redziet, deep green, tāda zaļa, un dark taupa arī, bet tādā siltā versijā. Un rekur, dāmas, tas ir tas, kas ir palicis. Jā, lūk, kā jūs redzat, nekas ļoti daudz. Ņemsim baltu, vasarai pieklājās balta. Ļoti viegla somiņa, šāda. Man patīk, ir plats rokturis. Rītīga hobo skrienamā soma. Arī var aiznest visu dzīvi. Ļoti uzliekam plecā. Garanā forma, kas tieši iedod šo te pagarinājumu arī kopskatam ķermeņa ļoti forši. Man balss zūd. Ir rāvēslēdzies dāmas pa visu augšpusi. Nevienmēr šādām somiņām ir rāvēslēdzies pa visu augšpusīti. Atveram vaļā un iekšpusē vienkārši zem šāds otra nav nevienas skabatiņas dāmas. Šoreiz pieejamas ļoti daudz krāsas. Nu, tā kā ļoti daudz ir atnācis pievedams, tāpēc, ka tas ir arī viens no populārākajiem somas modeļiem, kas tiek ļoti daudz sūtīts. Tātad tumši zila, melna, konjaks, gaiši zila, kapačīno, melna, bēša, balta, citroniņš, oranža, arī tāds, redziet, tu tāds kameltonis būs. Ja tas bija konjaks, tad tas ir kameltonis. Šāda rozā, vīns, sarkana un šokolādīte. Un cena dāmas ir 75 eiro. Parādīšu ļoti foršu, skaistu somas modelīti, kuru kāds jau ir izurkējis un gribēja visu apskatīties, bet es gribu apskatīties arī. Tātad, skaties, dāmas, arī šī Hermes dizaina stilistika ļoti patīkama, forša, āda, maiga, plus ļoti feina forma. Nu, tāda pilnīgi klasika. Es teikšu, arī ļoti ietilpīga. Tātad somiņa atverās droši, ja dāmas droši. Vai arī nesāt šādi, jo ja tur to slēdzīgi šādi ciet, man ir tik grūti redzēt jūs, nu tik tumši. Ceru, ka jūs redzat, var arī šādi nesāt. Tās ķepas tur mētājās, vai tad varam pilnībā ciet. Atveram vaļā, un dāmas iekšpusītē ir ādas odra vienkārši redzēt ar slipkabatiņu. Tas ir tik feins somas kartelītis, tas ir jauns ienāca pagājušajā reizē. Un ar regulējumu siksniņu. Tad liekam plecā vai kā krosbadī. Lūk, šādi te. Un kas man patīk, nevienmēr šīs somiņas ir tā kā viegli nesājamas, jo bieži vien šeit ir ļoti stingri, nevar aizvērt vēl. Nu, šī ir ļoti viegla. Viegla un ērta ķepas, jo āda mīksta. Šāds somas modelīts. Pavisam jaunumiņš, skaists jaunumiņš. Un dāmas ir šoreiz pieejams visos toņos 75 eiro. Un skatāmies tātad. Bēša, taupe, gaiši zila, melna, tikko rādīju konjaciņu un rozā. Pilnīgs jaunumiņš. Pilnīgs jaunumiņš. Kādā es gribu jums parādīt? Nu, labi, es rādīšu zeltu. Parādīšu jums zeltu, bet ir arī citi toņi, pēc ka viņai piekārta lencīta plākra. Tātad šāda somiņa, dāmas, tagad domā, tas ir dekoratīvs. Atveras viņa šādi te, uz magnētiski podziņu, tieši tā kā es domāju. Un, dāmas, skatāmies iekšpusē, redziet, ādas tāda odrīte un iekšā maza somiņa. Un mazajā somiņā nav nekādas kabatiņas, vienkārši maza somiņa. Lūk, es zinu, ka šis somas modelītis ir ļoti attēls ne tikai ar savu dizainu, bet arī ar šo te bāzketu formu. Un, dāmas, lence nav regulējama. Bet uzliksim kāpus uz manis. Lūk, nu uz manis ir tieši laikā. Jā, tā lencīta. Lūk. Šāds somas modelīts, pavisam jaunumiņš. Cena dāmas 75 eiro. Un ir tagad arī visi toņi. Tātad, kas ir visi toņi? Melns, tikko rādīju zelts, konjaks, paskaties, rekur citroniņš un rekur ir rozā krāsiņa. Telefona somas, crossbody somas modelītis, pīta āda Bottegas dizaina iedvesme. Atveras dāmas. Uz šo te es viņu saucu par lūpu krāsiņu. Izbāžam cauri šim te caurumiņam. Un dāmas tā, es gribētu kādu, kur jau ir izlobīta. Vajag negribās plēst. Un iekšpusē nekā nav vienkārši šādas. Redziet tādu odrīte. Nu nē, es jums nepareizi parādīju. Paskaties, kā tas aizdarās. Vispār sanāk tu izmantojamā telpa somā ir šī. Jo tad tu šo puļķīti izstum ārā un ar to pildspalviņu, nu tā tam vajadzēja arī loģiski būt. Bet es domāju, vajag dīvaini. Tu iestum iekšā. Iegūstot šo te Bottega dizaina iedvesmu. Ja? Nu un ir arī garā lence, tā kā crossbody, bet vajag negribās plēst. Variants. Jūs neredzat, ko es te daru?
Tā, variants. Lūk, šādi. Uzliekam kā crossbody. Un šāds dāmas variants. Arī stilīgs. Un, protams, viss, kas šobrīd saistās ar Bottega dizaina iedvesmu, tas ir no comments un viss, kas ir pītāda. Lūk, šāds te variants, bet es skatos, ka šeit ir vēl opcija. Pašai interesanti izpētīt, tas ir pilnīgi jauns modelis, neesmu redzējis. Paskatieties. Tā. Var ar uzlikt kā maziņu somiņu. Tāpat te var visādi paspēlēties, izskatās, ka vienkārši aizmugurē savilkums notiek, redzēt, dāmas. Lūk, šāds variants. Un pieejamas daudz krāsas, dāmas. Šajā reizē jau jauns modelis. Melna, hakī tonījums rādīju, bēžs, pelēks. Tāds, kā ziniet, brūns, ne gluži šokolādes brūns, bet brūns. Un pirmīt es jums rādīju Ivory toni, kas ir baltpelēkais tonis. Lūk. Un dāmas šīs somiņas cena 82 eiro. Arī ļoti populārs šis somas modelis ir, jo pirmkārt arī šī ir basket forma. Otrkārt arī tas, ka forši, ka roka ir no ādas, pārējais ir no zamšādas. Varam saregulēt augstumu, cik laika. Un es reku ātri uzbetu viņu plecā. Lūk, šāds te. Ja te bišķiņ saburzīt, jo tikko izpakota gan jau, bet zamšāda vienmēr forši iztaisnojās. Un skatāmies iekšpusē spietlodziņu. Vienkārši tāda auduma zamšāda odrīta un ir somiņa. Un somiņā nav neviena kabatiņa, vienkārši somiņa. Lūk, šis arī īstenībā, kā parādījās, bija ļoti labi pirkts somas modelis. Pagājušais pat viņu neparādīju, pagāja viņam garām. Un dāmas cena viņa ir 83 eiro. Bet un šajā reizē man viņas parādīja, jo ir ļoti, ļoti daudz krāsu, skatieties. Mēģinām iet kopā. Šī būs gaiša pelēka, tumša pelēka, dark taupe, vīna, bēša, gaiša zila, melna, konjaks, ceru, ka jūs redzat. Baltā, ko es tikko rādīju, šokolāde. Šeit būs tāds tā kā gaiši zils, sava veida miksēts ar baltu. Pieejams visas krāsas. Yes, bingo! Tas man patīk. Tad man vispār ir jums ko rādīt. Ļoti skaists somas modelis. Es teikšu, man viņa atgādina nedaudz furlu. Tā kā to dizaina iedvesmu tieši no turienes ņemtu. Tad man jau rokās ir arī garā lensa, ka tu vari viņu uzlikt plecā. Uzreiz ar to varam izdarīt, lai jūs redzat. Man patīk izmērs. Somas izmērs ir ļoti foršs izmērs. Arī paskatieties šādi. Te var jau savilkt visticamāk. Vari vai nevar? Nevar, tas ir dekoratīvs. Es gribēju savilkt, bet nevar. Lūk, priekšpusīte. Tad dubultāta kā izdara ir rāvējslēdzējs un ir arī priekšā šāds te slēdzīts. Atveram vaļā, tiekam iekšā somā. Iekšpusē klasiskā odre, kabatas rāvējslēdzēja un vēl slīpa kabetiņa. Maziņa feina forša somiņa, nu šitā var arī īstenībā varbūt pat atstāt. Labi, nav jau grūti aiztaisīt, cik tur tā dara. Lūk, un šis somas modelītis dāmas 80 eiro, balta krāsa. Skatieties, parādīšams, ir visi toņi. Tātad bēša, jaunums, gaiša zila, jaunums rozā, melna un tāds tumšāks bēšs tonītis. Lūk. Apstāšos es dāmas pie šī somas modeļa. Viņa man teica pagājušais, ka viņš vispār vairs nebūs. Bet viņš ir, bet nebūs, nav bēžā krāsā un laikam arī tiešām tā bēžā krāsa nebūs. Man ļoti patika šis somas modelis, bija manā pirmajā laiva braucienā, kas atbrauca šeit pirmo reizi februārī. Viņš vienkārši, man liekas, tie bija 40% no visiem pasūtījumiem bija tieši šitais modelis. Jā, jo man likās, viņš vienkārši, wow, kā var aiziet viens modelis tā. Tātad, dāmas, crossbody soma. Ļoti interesanta, paskatieties, šāda te siksniņa, viņa ir šādi, šeit viņa regulējās, tātad hop, saspraužam, cik mums vajag, tātad nopat pleca somiņas līdz pat crossbody, tātad ļoti patīkama maiga āda. Šis ir tas, teiksim tā, jums to nevar caur kameru nodot, bet ir ādas tips, kas ir tāda matāta grain skin, kas ir nedaudz luksīgāka, tu viņu tausti un tur tu jūti, ka ir pilnīgi citādāka tāda, apstrāde cita. Ļoti foršs crossbody somas modelis, šāds te, ļoti viegla somiņa, ļoti patīkams, nevaru jums nodot, nu ļoti patīkama. Un dāmas skatāmies, atverās uz spietlodziņu, starp citu sudraba furnitūriņa un iekšpusē, redziet, tāds zamšveidīgs audumiņš un somiņa. Somiņa, kur var arī iedarīt, iekšā ietaisīt, lai viņa nemētājas, bet lai turās kopā. Un somiņā iekšā klasiskā odre, kabatas rāvējslēdzēja slip kabatiņa. Lūk, šāds somas modelis, dāmas, viņam cena ir 100 eiro. Un ir 3 toņi. Uzreiz parādīju jums tuvāk. Rokās turēju konjaku. Šeit dāmas ir tāds dark taupe un rekuļ melnais. Ļoti arī fans, es teikšu tā, pleca somas, crossbody somas modelis atkarībā no auguma garuma. Arī 2 roturīši, redziet, tad ir 2 siksniņas. Īsā un garā. Tātad īso uzreiz uzliekam pleciņās, tas ir ļoti labs izmērs. Jā, izmērs A5 stabils, aizmugurē kabatas rāvējslēdzējiem, paskatieties. Šai somai, dāmas, ir 2 rāvējslēdzēji. Un skatāmies vienkārši kabatu. Un šeit būs klasiskā odre, kabatas rāvējslēdzējiem, slip kabatiņa. Šis somas modelis tiems ļoti daudzās krāsās. Dāmas cena viņam ir 85 eiro. Un paskatāmies, kā ir, kad uzliekam kā crossbody. Lūk, šādi. Es saku, varbūt tās dāma, kur ir garāka par 1,60 m, kā es esmu, jūs viņu varētu vēl labāk izskatīties. Un dāmas toņi. Mēģināšu lēnām nesaucot jums rādīt, cik daudz dažādi tonīši ir. Jā, un tā skaitā arī, kur ir balti. Šīs somas modelītes dāmas bija pagājušajā reizē tikko burtiski ievests. Tātad no es jums viņu tagad varu parādīt vēl, un tagad ir arī ļoti daudz krāsas. Jauns somas modelis, tātad ir 2 arī siksniņas īsā un garā, un rekuļas aizmugurēs atviedējās. Un skatieties, šāda te ļoti forša, tāda trapecveidīga forma, tāda sava veida klasika. Paskatieties, uzliekam somiņu plecā. Visnībā ļoti labi. Citu neiedomājos, ka dzeltens varētu tik labi ar konjaku sajiet kopā. Tiešām ļoti forši. Un paskatieties, dāmas, kāda ir ātvere. Redziet? Šāds. Un iekšpusē tikai un vienīgi zamšveidīga odrīte, nav nekā. Redziet? Šāda. Klausieties, es jums teikšu, pilnīgi tāds tā kā liels plačs forša somiņa ļoti. Un tātad dāmas somiņas cena, to nav izņemta dzeltena arī ir apvesta. Somiņas cena dāmas ir 90 eiro, rekur rāda dzeltena. Skatāmies kopā kaut kā nebūtu. Oranža, konjaks, balta, bēša, redzēt, rekur ir
Tur ir arī melna apakšā, tad ir taupe, beiša, gaiši zila melna. Un re, kur ir kaut kas no sāģa štonīša. Ir arī vēl bišķi konjaks, redziet, tikai divas. Jā.